programmas Sandra man liekas minēja, ka tā programmām jau mēs maz pievērsām uzmanību, mēs tam troksnim vairāk pievērsām uzmanību. Un varbūt tur mums ir labi cilvēki un tā tālāk un joprojām, bet labs cilvēks jau nav profesija, un arī politikā tā nav profesija. Un paskatieties pēdējais balsojums par maizīšu kungu. Ja? Viņam nodarīja pāri gan tie, kas par viņu, gan tie, kas pret bija viņu. Jo iznāk kā? Tie, kas bija par, tie uzreiz iznāca un pateica, mēs par Jānu Maizīti. Tie, kas bija pret, tie noslēpās kaut kādos krūmos, neteica neko vai pateica, jā, mēs par Jānu Maizīti. Bet es 2 mēnešu garumā vai 3 mēnešu garumā nedzirdēju nevienu debatu par to, kādai būtu jābūt prokuratūras darbībai un darbām nākošajos 5 gados. Es neko tādu nedzirdēju. Un faktiski, kas notiek? Jā, ģenerāla prokurors vai nu pārvēlēts vai nepārvēlēts, vai jauns ievēlēts, ir pats sev darba devējs. Viņš pats nosaka to, ko darīs, nevis Saeima iedot mandātu par vispārējo rāmu, kā vajadzētu, kā darba devējam pateikt, mēs gribam tā. Un tas notiek smukā publiskā formā. Jā. Tā ir tā problēma, ka mēs visu laiku nodarbojamies ar troksni. Ja ļoti daudz laika, es negribu teikt visu laiku, ļoti daudz no laika nodarbojamies ar šo trokšņošanu. Bet netiekam līdz saturiskām lietām, kas varbūt dažiem liekas, jā, tā ir tāda teoretizēšana, bet vajadzīga. Jo tad tev ir atskaits punkts, no kuriem pie kā pieķerties. Sāda, kā par šādu jautāšu? Jā, man ir jautājums par atbildību. Jā. Tātad deputāti ir tie, kas kalpo mums kā tautai. Tātad mēs esam atbildīgi par to, ko mēs ievēlam, un viņi ir atbildīgi mūsu priekšā par to, ko dara. Kā ekonomiska apvienība redz to, ka, teiksim, paprasīt, kur ir jūsu atbildība? Kāda atbildība jūs nesīsiet par to, ko jūs tur ierakstījāt? Tas ir tas, kādā veidā var no viņiem paprasīt. Es varbūt, ja var pārformulēšu mazliet, es teiktu, ka tas ir deputāti nevis mums kalpo, bet viņi pārstāv mūs. Mēs viņiem deleģējam tiesības pārstāvēt mūs par mums svarīgiem jautājumiem, teiksim to tā. Vai ne? Un kā to atbildību pavaicāt, ir tikai viens. Mūsdienās politikā ir tikai viens veids, kā parādīt uz viņu atbildību. Vienkārši izdarīt savu izvēli vai nu par tiem pašiem vai par citiem. Nav citu veidu. Bet mums vajag ierosināt likumus un kaut ko mainīt. Saprotiet, viduslaikos tas bija vienkārši. Nosināja cirvi, nocirta galvu tam karalim un nāca nākošais. Ja? Šobrīd mums nav tāda iespēja. Šobrīd mums ir vienkārši, mums liekas, ka tie cilvēki, kas ir sevi pieteikuši politikai, ka viņi pirmkārt saprot, ko viņi dara, un otrkārt, ka viņi pietiekoši labi līderi, lai viņi varētu mūs pārstāvēt. Ja? Tās divas lietas mēs skatāmies. Un, protams, lai viņiem arī ir kaut kāda integritāte personas. Un ja mēs esam kļūdījušies, ka mēs esam tad bijuši slikti darba devēji, mēs kā kopums tad acīm redzot esam kļūdījušies. Mūsu laiks iet uz beigām, tuvojas pusdienu. Es gribētu noslēgt varbūt ar tādu pavisam vienkārši, te pašā laikā pavisam sarežģītu jautājumu. 2008. gada beigās mums bija tās divas izvēles, pa kuriem ceļiem iet, iepratim šai krīzē, un kā viņi mēģināt neutralizēt un nānāmas izpildīt. Mēs aizgājām par vienu ceļu, kaut kur mēs esam aizgājuši, bet vai mēs šobrīd, jūsuprāt, redzam to gaismu tajā tuneļa galā, vai šis ceļš ir mūs kaut kur atvedis vismaz? Ir tāda sajūta, ka tas maratons, kur mēs skrienam, nav bezgalīgais maratons, kaut kāds vāveres ritenis. Mums ir tā pārliecība, ka tas nav vāveres ritenis, bet tas tunels ar to gaismu galā. Man ir tā pārliecība tāda, ka tiem cilvēkiem, kas mūs ved pa šo bobsleju trasi, no kuras tā īsti izejas nav, bet mēs braucam par viņu lejā, traucamies diezgan lielā ātrumā, ka viņiem tomēr vajadzētu pastāstīt, kas aiz katra līkuma ir. Un tajā brīdī, kad 8. gadā tika pieņemti dažādi lēmumi, ja mēs tagad aiziet atpakaļ un paskatītos, ko tik mums toreiz tur nestāstīja, kā būs 11. gada, kad būs eiro, kad būs vēl kaut kas, un neviens jau nestāstīja, ka tur tēriņus mēs tagad griezīsim
tik miljoniem, pēc tam par tik miljoniem, pēc tam par tik. Tas jau nebija. Jā. Tas tāpēc es saku, esošais sasaukums strādā bez mandāta, un tas viss ir iespējams. Un par to gaismu tuneļa galā, man ir ļoti grūti spriest, jo es neredzu, kas aiz katra līkuma ir, jo tā informācijas pieejamība tiem cilvēkiem, kas mūs ved pa šo tuneli, ir daudz lielāka un plašāka. Ja mēs skatāmies pēc vispārējiem datiem, jā, tad citās valstīs ekonomikas atdzīvojās. Latvijā pēc pasaules krīzes, jā. Latvijā vēl tas nenotiek. Kad tas notiks, kā tas notiks, tas ir daudz, kas atkarīgs no tiem lēmumiem, ko mēs pieņemsim tuvākā laikā, sākot ar vēlēšanām un beidzot ar jaunajiem valsts budžetiem. Tas ir, cik mēs spēsim vēl izturēt dažādas griešanas un dažādas ķirurģiskas iejaukšanās. Jā, tas ir tas jautājums. Šis priecīgās nots, paldies.